Jā, kā vienmēr attopos pēc pielūgsmes daļas un saprotu, cik kopīgi ir labi slavēt. Ir mirklis, kur es saprotu, esmu kopā, un tad ir mirklis, kur es attopos gan arī viens pats ar Dievu. Tā ir laba vieta. Jā, par šodienu. Šodien tēma, ko Dievs ir līdz sirdī, ir dzīvot no Kristus autoritātes. Šajā nedēļā bija kāda saruna un kāda situācija, kur es par to sāku vairāk domāt. Kaut kas jau ir ilgstošāk bijis arī manā izpratnē un arī praksē, kur es sapratu, ka reizēm mēs pietiekami neizprotam, kas īstenībā ir Kristus autoritāte un kā tā ietekmē mūsu, kas mēs sev saucam par Jēzus sekotājiem, dzīvi. Un domājot par autoritātes, vēlos, ja varētu nākamo slaidu, Kārli, minēt šādu domu. Bieži mūsdienās, un tas ir visur, cilvēki meklē spēku. Es nezinu, vai tev ir tavā draugu lokā, tu varbūt uzreiz atsauc konkrētu cilvēku, varbūt jūs redzēs, nezinu, kādu influenceri vai kādu YouTube vai kaut kur, kad cilvēki meklē kaut kādu spēku, ne? Un citi caur disciplinētu pieeju saprot, ka viņos pašos ir varbūt spēks, ko viņi vēlās realizēt. Es pazīstu kādu cilvēku, kurš bija dažādu veselības iemeslu dēļ attapies, ka nekas nepalīdz, un viņš sāk meklēt garīgus spēkus un prakses. Ja? Un es nezinu, vai tavā dzīvē ir kāds tāds, ko tu pazīsti, ja? Bet šis vārds spēks, mūsdienās aizvien tas kļūst par normatīvāku vārdu. Tas vairs nav kaut kāds svešs termins. Ja bija kāds laiks, man liekas, kad pasaulē un Eiropā izteikti ateisms likās, kad garīgas tēmas vai reliģiskas tēmas, tas jau tāds attāls termins ir. Tad mūsdienās, es ticu, mēs esam nonākuši līdz tam, kad visi arvien vairāk un vairāk apzinās, ka mēs esam garīgas būtnes un meklē kaut kādu ārēju spēku. Ja? Bet es gribu šodien teikt, ka ļoti maz cilvēku runā par to, terminu, varbūt, ko varētu saukt par autoritāti. Ja? Tas ir kas cits. Un es šodien par to gribu vairāk domāt tieši par šo tēmu autoritāti. Un man šonadēļ sanāca būt basketbola spēlē. Ja, Uldi, ja? Mēs ar Uldi bijām kopā. Un mēs bijām Latvijas izlases pārbaudas spēlē, tie, kas man zina, man katra trešā svētdiena piemēra kaut ko no basketbola. Ja? Un daudz bija skatījies, ka to pašu Kristapu Porziņu daudz televīzijās, beidzot arī redzēja, kā svētdienas Liepājnieki. Ja? Liepājnieku spēks tika redzēts garumā. Ja? Un bija laba spēle, un es saprotu, ka tur ir šī grupa ar cilvēkiem, kas ir izraudzīti, reprezentēt Latvijas valsti. Un ja mēs domājam šajās spēku un autoritātes kategorijās, aizdomājos, tas būtu līdzīgi, ka daudz Latvijā un pat pasaulē cilvēki, viņi ir spējīgi, viņi māk bumbu iemest grozā, viņi māk ātri skriet, vai ne? Un viņi teikt, viņi ir attīstījuši kaut kādas spējas. Bet tas nenozīmē, ka tu pats vari tikt līdz izlasē, vai ne? Izlase reprezentēt valsti, tas ir ārējs, lēmums, kas tiek pieņemts no cilvēku grupas, kas izraugās cilvēkus un dod viņiem savu veidu autoritāti reprezentēt valsti, vai ne? Un ja tu kaut mazliet seko sportam, un tas nav tikai sportā, mūziķiem, tas pats, sportistiem un citu veidu pārstāvjiem, tas ir kaut kas lielāks un nopietnāks reprezentēt savu nāciju, savu valsti. Ja? Ka tas vairs nav tikai par šo pašu cilvēku, tas par kaut ko lielāku. Un savā ziņā tie bumbotāji, kas bija arēnā Rīga, vai tagad viņi savādāk sauc, nemēģināšu izrunāt šo grieķu, ķīniešu vārdu arēnas nosaukumu, bet šie cilvēki, viņiem tika dota autoritāte. Un aizvien ir, un drīz būs čempionāts, tā kā fanojiet, ja, un atbalstiet Latviju. Un par to domājot, šodien es gribu domāt par vēl daudz lielāku un nozīmīgāku autoritāti nekā basketbola izlase. Tā ir autoritāte, ko Kristus suverēni dāvā saviem sekotājiem. Un šī autoritāte ir kaut kas, ko mēs šodien redzēsim, kas nāk un pieder viņam, bet ko viņš izvēlās dāvāt. Ja mēs ejam tālāk, liekas, no kurienes viņi nāk un kas ir viņas pamats? Nākamā slaidiņa, Kārli. Kas ir pamats autoritātei, Kristus autoritātei? Un mēs gribam sākt ar šo svarīgo aspektu. Paskam kopā to vārdu. Dievbērnība. Dievbērnība. Vai Kārli, nākamo slaidu. Ir kāds pāns, kurš, man liekas, bieži ir pārskatīts un nepamanīts. Un tas ir no Jāņa evaņģēlija 1. nodaļas. Un tur ir rakstīts šādi, Jānis raksta. Bet cik viņu, tas iet runa par Kristu, cik viņu uzņēma, tiem viņš deva
Paskam to vārdu. Varu. Exūzija. Ja? Autoritāte tiesības. Tiem viņš deva varu kļūt par ko? Par Dieva bērniem. Tiem, kas tic viņu vārdam. Un šis vārds vara, kā es tikko minēju, tas ir grieķu vārds, kurš raksturo šādus aspektus. Nākamo slaidiņu. Tad šis vārds exūzija. Pasakam, 3, 4. Exūzija. Ja? Šodien jūtaties mazliet gudrāk, jūs vienu grieķu vārdu zinat. Ja? Šis vārds exūzija, kas parādās diezgan daudz jaunajā derībā, viņš ir sinonīms šādiem aspektiem. Tātad deleģēta vara, autoritāte, jurisdikcija, tiesības, vara, spēks. Atnāc apkaļ vēlreiz to pašu pāntu, kas bija iepriekš, Jāņa 1. Jānis mums saka šādu milzīgu domu, ka tiem, kas Jēzu uzņēma, Pēterīt, ja varētu bumbu spēlēt blakus telpā. Paldies. Tiem, kas Jēzu uzņem, tiem viņš dod exūziju, tiem viņš dod autoritāti, tiem viņš dod jurisdikciju, tiem viņš dod varu. Ko izdarīt? Kļūt par Dieva bērniem. Un cik interesanti, vai ne, kad šeit ir runa, ka Jēzus dod autoritāti, liekas, ko šī autoritāte sniegs? Un te parādās šī doma par Dieva bērna statusu. Es nezinu, vai tu, kad domājat par Kristus doto autoritāti, vai pirmais, ko tu domā savā dzīvē, ir, ka tas pirmkārt nāk no tā, kad Kristus sekotājs saredz sevi, ka viņš ir Dieva bērns. Ja? Jānis, kurš Jēzus paziņot personīgi, viņš saka, ka tur parādās autoritāte, kas tiek dota Jēzus sekotājiem. Ir vēl kāda rakstvieta, kas par to runā, vai nākamo romiešu vēstuli, tas ir cits autors Pāvils, kurš saka šādu domu. Paldies, Elis. Kurš saka šādu domu. Viņš saka, jūs neesat saņēmuši verdzības garu, lai atkal Kristu bailēs, bet jūs esat saņēmuši ko? Dievbērnības garu, kas mums liek saukt ko? Aba tēvs. Šis pats gars apliecina mūsu garam, ka esam kas? Dieva bērni. Ja nu esam bērni, tad arī mantinieki, Dieva mantinieki un Kristus līdzmantinieki. Jo tiešām, ja līdz ar viņu ciešam, mēs līdz ar viņu arī tiksim apskaidroti. Tad vēlreiz parādās jau no cita leņa šī pati doma. Pāvils saka, ka tiem, kas ir Jēzus sekotāji, kas jau ir atzinuši viņu savā dzīvē, ka viņš ir kungs, ja šī doma, kāds, kurš valda, kādam, kuram tiek atdot dzīve, ka viņiem tiek dots gars un atkal tiek uzsvērts, kas pats svarīgākais, tiek uzsvērts, ka tas ir Dieva bērna gars. Ka iekšēji pats kodols cilvēka tiek mainīts un ka šis gars momentāli atpazīst to, ka viņš ir Dieva bērns. Un kas to dara? To dara svētais gars, kas saka, es tagad tev apliecināšu. Ja? Mārci, Ilze, es tagad tev apliecināšu, ka tu esi Dieva bērns. Tā ir viena no svētā gara pamatfunkcijām. Ir daudz cits, ko viņš dara, bet viena no ļoti svarīgām ir, ka viņš apliecina. Angliski šis vārds ir testify. Tas ir tā kā tiesā kāds, kurš apliecina, ja? Kāds, kur izsauc priekšā, un viņš saka, ok, es tagad teikšu faktisku realitāti. Ja? Tik svarīgi jaunās derības autoriem ir uzsvērt, ka šī tēma par Dieva bērnu nav tāda emocionāla padarīšana. Tas ir kaut kas fundamentāls pašā pamatā, ko tas nozīmē redzēt sevi, kā Jēzus sekotājam, un kā Dieva bērnam. Bet kaut kas, ko tūlīt mēs redzēsim, ar kuru nāk patiesa autoritāte. Autoritāte, mīļie, nav kaut kas, ko Jēzus sekotāji nopelna ar gadiem vai pieredzi. Tā nav atkarīga no mūsu spējām vai panākumiem. Patiesa autoritāte ir status, pozīcija, ko Kristus piešķir brīdī, kad mēs kļūstam par viņa mācekļiem un tēva bērniem. Šī autoritāte, tā nāk no piederības, nevis no mūsu pūliņiem, un tā ļauj mums drosmīgi nest viņa valstību viņa vārdā. Šodien mēs dziedājām, ne? Ka mēs nevaram nopelnīt Dieva žēlstību. Dievs ļoti gudrs. Viņš zina, ka mūsos iekšē ir šī centiena un ka cilvēks savā iekšienē vēlas nopelnīt. Ja, Dieva labvēlību, arī spēku autoritāti. Bet Dievs apgriež to savādāk, ka viņš vēlas to sniegt kā dāvanu. Tur parādās šī doma par žēlstību. Ko žēlstība nozīmē tā nepelnīta dāvana. Un tas paradoks, ko Jēzus izdara, viņš apgriež kājām gaisā, viņš saka, es dodu savu autoritāti.
bet tas nāk caur mani. Tas nav kaut kāds lielums vai spēks, tas ir kaut kas, ka tu izvēlies sekot Jēzum un pieaugoši sākt apzināties, ko tas nozīmē, ka tu esi Dievu mīļots dēls un Dievu mīļot meita. Un tas nenāk caur tavu cenšanos. Un tas līdzīgi tā kā bērnu. Mums apkārt skrien bērniņi, paldies Dievam par viņiem, par svētībām. Un ģimenē, kur piedzimst bērns vai kur bērns ienāk, tas brīnums ir, ka šis bērns iemanto ģimenes uzvārdu. Un vēlāk, ja mēs teiktu arī valstiskā līmenī, viņam pienākās legāli arī mantojuma tiesības, vai ne? Un tas viss ir pavisam reāls lielums, tās nav tikai emocijas vai sajūtas. Tas, ka viņš ir bērns, kas ir lielisks emocionāls fakts un piederība, tam ir arī reāli juridisks spēks. Un tas, ko mēs fiziski redzam, Bībele bieži parāda, ka Dieva iedibinātie likumi un realitātes, ko mēs varam novērot pasaulē, ir kā ēna, kas parāda garīgo realitāti. Un tāpēc šodien gribu tev pirmkārt izaicināt, varbūt jaunā gaismā lūgt, lai Dievs tev parāda, ko tas nozīmē, ja tu jau esi Jēzus sekotājs. Ko tas nozīmē, ka tu esi Dieva bērns, un vai tu saredzi, ka no tā patiesībā nāk autoritāte. Un ja tu neesi vēl izvēlējies sekot Jēzum, tad es šodien gribu teikt, šī var būt tā diena, kad tu saki, es apzināti izvēlos nākt pie Jēzus. Tā kā šeit bija rakstīts šajā pāntā tiem, kas viņu uzņēma. Tu šodien varbūt tas, ko Jānis saka, ka varbūt arī šodien šajā telpā kāds, kurš šodien izdara izvēli savā dzīvē, teikt, es vēlos uzņemt Jēzu. Es vēlos, ka viņš kļūst par manu kungu. Es vēlos, ka viņš valda manā dzīvē un ka šodien, tieši šodien es piedzīvoju patiesu pāru un autoritāti, kas nāk no tā, ka tu pieņem Dievu mīlestību un Jēzus piedošanu savā dzīvē. Ka tu vari lūgt piedošanu Jēzum par salauztību, ko Bībele sauc par grēku savā dzīvē. Tu vari piedzīvot, ka viņš ir glābējs, vārds Kristus, šī doma par Mesiju, ka viņš nāk, lai glābtu tevi. Šī var būt tā diena. Tā kā, ja tu, varbūt pat, kamēr es runāju, to jūti tavā sirdī, ka tu varbūt dzirdi, tu jau varbūt sāc nonākt, un šī ir tā diena, tad pienāc pie manas beigās vai pienāc pie kāda, jo es ticu, šis varbūt pagrieziena mirklis kādam šodien. Otrais punkts – autoritāte. Mēs domājam autoritātes pamatu, bet mēs gribam redzēt, kā viņa darbojas. Ja? Man patīk vārds plūst. Bībelē daudz ir šī doma par dabisku, organisku veidu, kā lietas notiek. Un ir interesanti, ka Lūkas evaņģēlija 10. nodaļa man ļoti mīļa. Šodien, Kārlis šodien pieminēja tādu terminu miera cilvēks. Ja? Kādi no jums varbūt ir dzirdējuši, kādi, kas jau ir ilgāk draudzē, mēs arī tam esam gājuši cauri mācot. Neiešu detaļās, bet principā tā ir Jēzus dot stratēģija, ko viņš dev saviem mācekļiem, kā atpazīt cilvēkus, kurus Dievs ir sagatavojis misijas laukā. Un principā, kas notiek Lūkas 10 šajā nodaļā, Jēzus deliģē un izsūta savus mācekļus. Šajā gadījumā ne pirmos 12, bet jau plašāk 70, citos manuskriptos rakstīts 72. Viens vai otrs, ja, kad es jokojos par 70 šodien atceraties, ja, es pieminēju. Ja, tas nāk arī no šīs rakstvietas. Bet, un Jēzus sagatavo viņus, viņš izsūta viņus, viņš saka, kas viņam jāņem vērā, kādi principi, un viņš arī viņus deliģē. Caur savu autoritāti viņš viņus izsūta. Un tad pienāk šī rakstvieta, kur viņi ir izgājuši, un viņi tagad nāk atpakaļ. Ja? Jēzus bija labs skolotājs, viņš ne tikai mācīja, bet viņš arī izsūtīja. Un tas ir kaut kas ļoti svarīgs kristietībai, dzīvē kristietībai, ne tikai dzirdēt, bet darīt. Ja? Un pēc tam ir tā daļa, kur mēs pieaugam, mācekļi nāk atpakaļ pie Jēzus. Arī mēs mācāmies dzirdēt Dievu vārdu, izprast, pielietot un pēc tam pieaugt. Kā tas izskatās vēl vairāk, vēl dziļāk mūsu dzīvēs. Un tad ir Lūkas 10, šie panti ir, kad mācekļi ir bijuši, līdzīgi kā Kārlis, ja, izbraukuši kaut kur ārā. Un viņi brauc atpakaļ, un viņi tagad dalīsies ar Jēzu savā pieredzē. Runājot par atgriezenisko saiti, ja, vai coaching, lūk, pamatojums, ja, kāpēc ir svarīgi dalīties. Nē, iepriekšējo slaidiņo, jā. Un Lūkas 10, brīnišķīga nodaļa, lasa sīkāk, bet mēs ejam no šī pānta, no 17. Un tie 72 atgriezās un stāstīja ar lielu prieku. Kungs, tavā vārdā pat dēmoni mums pakļaujas. Labas liecības, un netur. Viņš tiem sacīja Jēzus, es redzēju sātanu kā zibeni no debesīm krītam. Redzi, es jums esmu devis varu, eksūzija, staigāt pār čūskām un skorpioniem un katram naidīgam spēkam, un jums nekas nekaitēs.
vēl ne tālākā. Kas notiek? Mācekļi atnāk atpakaļ. Jēzus ir viņus tikko izsūtījis, un viņš ir devis viņiem uzdevumu un arī devis savu autoritāti. Un viņi iet, un tur ir, ja es minu par šiem mieru cilvēku, un arī viņš sagatavos, ja ir vajadzīgs lūgt par slimībām, par dziedināšanu, vai arī garīgu atbrīvošanu, ko sauc par ļauno garu izdzīšanu. Un viņš visus saliek tādā vienā veselumā. Viņš saka, ejiet, ēdiet, esiet ar cilvēkiem, ja kas pasludiniet Dievu valstību, dziediniet slimus, ja, atbrīvot saistītus. Un šie mācekļi ir atnākuši apakaļ, un viņi saka, Jēzu. Un viņiem rokās ir mikrofons, bet un vēlme dalīties. Viņi priecīgi, viņi dalās ar to, ko ir piedzīvojuši. Un bieži cilvēki šo rakstvietu, kas ilgāk kristietībā min kā, piemēram, redzi, apsties, kā viņi kaut ko nesaprāta. Bet nē, skatāmies sākuma daļa ļoti laba. Jēzus apstiprina patiesībā mācekļu pieredzi. Viņš tiem saka, jā, Džeki, es redzēju sātanu, krītam kā zibeni no debesīm. Otrādā, jā, no debesīm krītam. Ko Jēzus ar to pasaka? Šeit ir analoģija par to, ka tā, kad viņi devās sludināt par Jēzu, ka viņi nesa Dievu valstību, sātana vara saka krist. Viņa ietekme saka krist. Līdz ar to Jēzum sakot to teikumu, viņš apstiprina, jūs darat labi. Ja? Es redzu to, kas notiek garīgi, tā var teikt. Sātana autoritāte krīt. Tā kā pirmkārt Jēzus viņus uzteica, jo viņi dara. Viņi paklaus Jēzus pavēlē, ja? Tas ir labi paklausīt Dievu vārdam. Tālāk, ko viņš saka, 19. pāns, es jums esmu devis varu. Atkal šīs vārds, autoritāte, deleģēta autoritāte, jurisdikcija, ja? Ja es saku, es jums viņas devis. Es jums esmu devis eksūzija, staigāt pāri čūskām un skorpioniem un katram naidīgam spēkam, un tas jums nekaitēs. Ko Jēzus šeit? Viņš saka, pareizi, tā ir mana autoritāte, kurā jūs staigājat. Ja viņi pagaršos to, viņi ir sajūsmināti, pirmā pieredze, viņš viņus saka lēnām iecentrēt. Jā, bija labas lietas, es sāku redzēt ietekmi. Otrkārt, tas, ko jūs piedzīvojat, tas nāk no manis. Un tad Jēzus šos mācekļus saka vest dziļāk. Ja? Un tā ir daļa no sekošanas Jēzum, ka Jēzus nesteidzās, viņš ir ar mums procesā. Cik labi, ka tā, vai ne? Viņš redz, ka mēs mācāmies, viņš redz, ka mēs pieaugam. Un arī šeit ar mācekļiem viņi ir tikko paklausījuši, un Jēzus apstiprina, bet viņš arī ved viņus dziļākā brieduma izpratnē. Un ko viņš saka? Viņš saka, tomēr kaut kāds vēl pagrieziens. Nepriecājieties par to, ka ļaunie gari, demoni, ja, ka gari jums pakļaujas, bet priecājieties par to, ka jūsu vārdi ir ierakstīti debesīs. Un principā, kas šeit notiek? Jēzus padziļina viņu izpratni par to, kur ir rodams paliekošs prieks, kas ir tā kā tas fokus. Ja? Viņi tikko piedzīvojuši Jēzus autoritātes, Jēzus eksūzija ietekmi, un viņi ir fanā, viņi šokā. Un tas ir labs process, kurā būt, bet Jēzus ir labs skolotājs, viņš ved viņus dziļāk. Es vēlos jums, draugi, parādīt dziļāku sakni, kur jūs radīsiet prieku, kas nebūs uz liecību vai uz situāciju balstīts. Ja? Un kas notiek, viņš šeit principā runā par identitāti, par drošu, vārds simbolizē personu, ierakstīts nozīmē garantēts, un debesis ir vieta, kur mājo Dievs. Tad kaut kas ir personīgs, kas ir garantēts, un kur cilvēks ir drošs pie Dieva. Viņš principā runā par identitāti, kas ir drošīgs Dieva. Tur rod savu prieku. Un liekas, bet kā šis viss saistās? Autoritātes spēks par demoniem un dievbērnība? Lasam tālāk. Nākamo slaidu. Un bieži cilvēki šo rakstīt citiem, viņi nelasa kontekstu. Ko Jēzus ir? Tālāk, ko Jēzus dara? Tajā pašā brīdī, tas nākamais pāns, Jēzus gavilēja svētajā garā. Interesanti, kā tas izskatījās, vai ne? Kā izstāsta, ka Jēzus gavilēja svētajā garā. Citāts. Es tevi slavēju, Tēvs, debes un zemes kungs, ka tu šīs lietas esi apslēpis gudrajiem un saprātīgiem un atklājis tās kam? Bērniņiem. Dievbērnība. Jā, Tēvs, šādi ir izpaudusies tavu labvēlība. Mans Tēvs visu man ir devis, un neviens nezina, kas ir dēls, ir kā vienīgi Tēvs, un kas Tēvs ir kā vienīgi dēls, un kam dēls vēlēsies to atklāt. Un vērsies pie mācekļiem. Viņš slavē Dievu, un tagad viņš vēršās pie mācekļiem.
Un vērsies pie mācekļiem, viņš sacīja, laimīgas tās acis, kas redz, ko jūs redziet. Es jums saku, daudz praviešu un ķēniņu ir vēlējušies redzēt, ko jūs redzat, bet tie neredzēja. Tie ilgojās dzirdēt, ko jūs dzirdiet, bet tie nedzirdēja. Interesanti. Šī situācija sākās to, ka viņi dalās kā dēmoni, atstāja cilvēkus, un viņi priecājās. Un Jēzus apstiprina, viņš ved dziļāk viņu prieku. Viņš saka, es jums gribu parādīt, no kurienes patiesībā nāk paliekošs prieks. Un tas beidzās ar to, ka viņš uzrunā Dievu tēvu, viņš slavē viņu un parāda savas dēlu un tēva attiecības. Viņš saka, paldies tēvs, ka tikai bērniņiem to atklāja šo valstības realitāti. Principā viņš saka mācekļiem, jūsu acis svētīgs, citiem vārdiem, jūs esat tie bērniņi. Jūs sākat redzēt, jūs saprotat, kā notiek Dieva valstība. Tas nav, ka jūs būsiet spēcīgi. Tas būs, ka jūs apzināsieties savu dievbērnību. Un no tās vietas jūs paliekoši varēsiet nest Dieva valstību. Un interesanti, ka Jēzus viņus mācekļot caur savu tuvību. Cik interesanti, vai ne? Pirmais, ko viņš dara, viņš parāda savu tuvību ar tēvu. Viņš saka, slavē tēvu. Viņš saka, jā, tēvs, tā ir tava labvēlība atklājusies. Cik interesanti, vai ne? Tas nozīmē, mīļie, tā ir izelpa un labās ziņas mums, ka prieks un autoritātes izjūta mums nav jāsakņo mūsu darīšanā, mūsu kalpošanas rezultātos, tajā vai cik tu būsi produktīvs pēdiņās. Nē, patiesa autoritāte nāk no drošas un sakņotas vietas identitātes Kristu. Tad tu piedzīvo un tu sāc pieaugoši saprast, ko tas nozīmē. Ko tas nozīmē, ka tu esi Dieva bērns. Cik tā ir dziļa lieta. Kāpēc Jēzus tieši to izvēlējās teikt? Tieši tas. Viņš uzrunā Dievu kā tēvu, viņš saka, esmu dēls. Nevis glābējs primāri, nevis kalps, nevis viss, kas cits, ko viņš varēja par sevi teikt, Jūdas lauva un dažādi tituli no vecās derības. Bet viņš izvēlējās sevi identificēt kā dēlu un dot šo atklāsmu saviem sekotājiem. Ja ar nākamo domāju par autoritāti, ir svarīgi saprast, ka tur, kur ir Dieva svētība un patiesība, nāks arī meli. Ja? Tas viss cauri pasaulē, tur, kur ir Dieva radība un labas lietas, nāk arī samaisījums. Un viena no lietām arī par autoritāti, viena lieta, ko es nosaucu, spēks bez tuvības. Ja? Kad cilvēks meklē spēku, varu, viņi redz, ka kaut kas notiek, ka Kristus vārdam vai kristietībai ir kaut kāds spēks, bet viņi nevēlās visu to Dieva bērnu, to pusi. Ja? Un viens piemērs ir interesants, kas man vienmēr licies fascinējoši no apstuļu darbiem. Kāli varētu uzlikt. Apstuļu darbi, un tur ir rakstīts šādi. Dievs darīja neredzētus brīnumus caur Pāvila rokām. Jebkad, kad jūs lasat Bībelē, kur ir brīnuma zīmes, šeit ir labs atgādinājums. Kas to dara? Dievs. Caur Pāvila rokām, jā. Bet tas ir Dievs, kurš dara. Tā, ka pat uzliekot slimajiem sviedrauts un apģērba gabalus, kas bijuši klāt pie viņa miesas, viņi no slimībām tika dziedināti un ļauni gari izdzīti. Kāpēc mēs draudzē daudz runājam par dziedināšanu un atbrīvošanu? Tāpēc, ka tas viss caur Bībelē. Ja? Mēs gribam vienkārši neatklāt neko jaunu, nopūst putekļus no vecās patiesās, tā var teikt, kristietības. Un mēs redzam, ka tā bija ļoti svarīga sastāvdaļa. Gan sludināt, bet arī dziedināšana un atbrīvošana. Pilnīgi normatīva kristietība. Un tad ir 13. pāns. Arī daži apkārt klejošie jūdu eksorcisti garu izdzinēji, sāk piesaukt kunga Jēzus vārdu pie ļauno garu apsēstiem, sacīdām, es jūs apsaucu tā Jēzus vārdā, ko Pāvils sludina. Interesanta situācija. Viņi sauc par Skevas dēliem. Un kas notiek? Viņi ir redzējuši, dzirdējuši, kad ir tas Pāvils, ir kaut kā tā Jēzus no Nāceretes sekotāji, un viņi ne tikai sludina, bet viņu sludināšana tiek apstiprināta un līdzējoša ar brīnumiem, ar zīmēm. Un viņi kādi, kas ir garīgi cilvēki, ja? Un viņi mēģina darboties ar garīgām realitātēm, un tas, ko viņi saprot, ir, man liekas, saprats formulu. Viņi lūdz kunga Jēzus vārdā. Tad vienkārši mēs varam copy-paste šo formulu, mēs arī varam to izmantot mūsu peļņas avotiem. Un viņi, kā mēs redzam, viņi apsauc ļauno garu, kāda cilvēka, kurā bija ļauns gars, viņi apsauc tā Jēzus vārdā.
Ja? Viņi nesaka mana Jēzus, tā Jēzus vārdā, ko Pāvils sludina. Ja? Un tāda arī, atsauc, kas viņi tādi ir, kāda jūda augstā priestera Skevas 7 dēli. Un tad ir interesants moments, kur ļaunais gars ar šo cilvēku, kurš ir apsēsts, komunicē, ko viņš saka. Tad ļaunais gars tiem sacīja, Jēzus man ir zināms un pazīstu Pāvilu, bet kas jūs esat? Citiem vārdiem, es zinu, kas Jēzus, ļaunais gars jau ir daudz dzirdējis, kā šis padzentums, viņš pat atsaucās, ka viņš pazīst Pāvilu. Un viņš saka, kā autoritātē jūs šeit nākat un mani dzenat prom. Pēkšņi cilvēks, kam bija ļaunais gars, metās viņiem virsū un ar spēku pievarēja viņus, tā, ka tie kaili un samainot aizbēg no tā nama. Tas kļuva zināms visiem jūdiem un grieķiem, kas dzīvoja Efesā, un par visiem nāca liels bailes, un kunga Jēzus vārds tika augsts pagodināts. Šis ir piemērs, kur cilvēki, kas neseko Jēzum, bet kam patīk spēks, autoritāte, ja? Kaut kāda veida demonstrācija, kur parādās, kas notiek, ja tu sāc iet garīgajā telpā, bet tu neesi piedzīvojis to, ka tu kļūsi par Dievu bērnu, un tu nestāvi Jēzus autoritātē. Ja? Principā viņi savā autoritātē vienkārši izmanto Jēzus vārdu un gāja demoniskā garīgā realitātē, un viņi tika savainoti. Un tas jautājums ļoti svarīgs. Ļaunais gars apzinās. Ļaunai gari un tumsa, viņi apzinās garīgo realitāti, un kam cilvēki pieder. Ja? Šodien nemācīšu par demonoloģiju un to visu, bet jaunie gari kā personības, viņi ir inteliģenti, viņi spēj saprast, kas ir kas. Viņi atpazīst Jēzu, viņi pat zina Pāvilu, bet tad viņi redz, ka šie Skevas dēli viņiem nav autoritāte viņam pavēlēt. Viņam nav eksūzija, viņiem nav dota Jēzus autoritāte. Viņi izmanto viņu vārdu, bet viņi nav tuvi ar viņu, viņi nepazīst viņu. Un šis piemērs mums parāda, kā izskatās dzīšanās pēc spēka bez tuvības ar Jēzu. Un šajā gadījumā tie ir cilvēki, mēs teikt, kas neseko Jēzum, bet diemžēl pat reizēm kristietības vidē ir cilvēki, kas tik ļoti zenās pēc spēka, un viņiem tā tēma par tuvību ar Dievu liekas tāda sekundāra, ja? Un tas viss ir par demonstrāciju un spēku. Un mēs redzam, ka viss caur Bībelē, visa autoritāte, viss spēks, kas izriet, viņš plūst, kā mēs iepriekš teicām, caur tuvību. Caur to, ka tu ne tikai lieto Jēzus vārdu, bet tu viņu pazīsti. Tu pazīsti tā vārdu un autoritāti, kur tu lieto. Es atceros, man pašam bija kāda situācija, kad es lūdzu par atbrīvošanu. Tas ir šis process, kurā Jēzus dēļ autoritātē mēs pavēlam ļaunam garam atstāt cilvēku. Un es atceros, kad bija kāda situācija, kur pirmā reize tā bija viena no reizēm, kuras piedzīvoju, kur caur šo cilvēku, tas nav pats cilvēks, bet tas ir šis gars, kas komunicē. Un evaņģēlijos ir pāris piemēri. Viņi nav ļoti bieži, bet gadās. Un kur šis ļaunais gars arī komunicēja uz mani un mēģināja sākt mani izsist no drosmes. Sākot teikt, ka man jau nav tik daudz pieredze un kas es esmu tāds. Un es jūtu, ka tas, ko šis ļaunais gars mēģināja izdarīt, ir pilnībā izsist manu pārliecību, pavēlot viņam atstāt šo cilvēku. Un tas, ko man svētais gars tajā situācijā ļoti skaidri vadīja, bija teikt, jā, es kā Mārcis, es neesmu baigi spēcīgs, bet es stāvu Kristu un es tev pavēlu Jēzus Kristus autoritātēm vārdā. Ja? Citiem vārdiem man svētais gars teica, Mārci, nemēģini tu sev parādīt, ka tu esi spēcīgs. Tas nav jādara. To tu mums vēlās, ka mēs mēģinām sevi likt, ja, ka mēs varam, mēs esam spēcīgi, mums ir dāvans. Nē, atzīsti, ka tu nevari, bet tu pazīsti un stāv tu kādam, kurš var, kur autoritātē tu pavēli. Tā situācija apgriezās pāris sekundžu laikā. Spēks bez tuvības ir ļoti īstermiņa, un tas vienmēr noved pie sakāves. Citreiz varbūt fiziska, vai tā varbūt emocionāli garīga. Un Dievs vēlas atjaunot veselīgu Kristus autoritāti, kas plūst caur tuvību. Kas plūst caur to, ka mēs mīlam, kā mēs šodien Ilze dziedāja, ja mēs mīlam redzēt viņu, klausīties ar viņu, būt ar viņu. Ja? Tur parādās veselīga Kristus autoritāte. Un virzoties uz beigām, jautājums ir, mēs saprotam, no kurienes nāk šī autoritāte, mēs saprotam, kā viņa plūst, mēs saprotam, kāda ir piemaisījuma,
bet mēs vēlamies viņā dzīvot, mēs vēlamies palikt šajā Kristus autoritātē. Un tas ir kaut kas, ko lūdzot par šodien es jūtu, ka Dievs, mīļie, vēlas ļoti, ļoti iedrošināt katru vienu no mums, kas sekojam Jēzum, ka Dievs vēlas tev vest dziļāk tajā, kādu autoritāti tu nes, pateicoties Jēzum un tam, ka tu esi atsaucies kļūt viņa sekotāju. Dēļ šīs realitātes, garīgā realitāte drēb. Viņiem nav nekas, ko likt pretī. Tad, ja tu pieaugoši šāds būtu drošs tajā, ka esi Dieva bērns, un sākt izprast to spēku, kas plūst no tā. Ka tev vairs nav jāpierāda, ka tu esi bērns. Tev vairs nav jānopelna Dieva tēva uzmanību. Tev nav vajadzīga liecība, kas padara tev pa mīlētāku bērnu. Tev nav vajadzīgs stāsts, kas iedod lielāku vērtību tev kā kādam citam draudzē. Ja? Tā ir tas, ko Bībele sauc par prāta atjaunošanu. Kad lēnām Dievs saka mainīt, teikt, ļauj man to parādīt dziļāk, veselīgāk, ko nozīmē, ka tu esi Dieva bērns, un sāk piedzīvot to spēku, to autoritāti, ko tas nes. Un Jēzus Jāņa 15, Kārli varētu pēdējos slaidus likt. Jā, dzīvot no Kristus autoritātes paliekot viņā, un jā, šī doma par palikšanu. Jāņa 15, ja es saku šādu domu, ar to mēs virzamies uz beigām. Es esmu vīna koks, Jēzus saka, jūs tie zari. Kas, tur izlaists vārdiņš man, kas manī paliek. Jēzus saka, kas manī paliek un es viņā, tas nes daudz augļu. Jo bez manis jūs nieka nespēj darīt. Jēzus ļoti mīloši, viņš arī ir reālists. Viņš saka, mīļie, bez manis jūs nespēsiet. Tā kā es vēlos jums dot realitātes, vēlos jums dot realitātes atskārsmi, ko tas nozīmē. Un šī doma palikšana viņā ir šī doma par tuvību ar Dievu. Ka staigāšana Kristus autoritātē nenotiek caur primāru darbību vai pieredzi, bet caur tavu izvēli palikt Kristu. Un sāk pieauguši ļaut viņam atklāt, ko tas nozīmē. Ka Dievs, Tēvs, tevi pazīst, viņš sauc vārdā, ka tavs vārds ir rakstīts debesīs, dzīvības grāmatā, un ka tu vari uzrunāt tāpat kā Jēzus Dievu par savu tēvu. Tā ir pati ciešākā saikne, kas nes visdziļāko autoritāti visumā. Tāpēc Jēzus zināja, kā viņš atklājās, kā dēls, un viņš zina, ka mums piedzīvot dēlu meitu, jeb dievbērnības realitāti. Tā būs atslēga mūsu dzīvēs, iesakņoties, pieauguši, kļūt stabiliem, bet arī nest viņu valstību. Un es ticu, ka tas tāds iedrošinājums mums arī, mīļie, ka Dievs vēlas, ka mēs nesam viņu valstību ar spēku. Un mēs ar prieku saredzam, ka no miera, no tuvības mums būs lielāka autoritāte, nekā mēģinot skrienot, cenšoties, ja? Bet īstumā ļaujoties Dievam atklāt un parādot mūsu identitāti. Tur ir tas, ko kristietībā sauc par svaidījumu. Ja? Kad viņš tev atklāja to, kas tu esi iekš viņa. Tu nekļūsti vairāk Dieva bērns, bet tas, ko viņš vēlas, ka tu pieaugoši vairāk apzināties, ko tas nozīmē. Kad tu sāc pieaugoši vairāk saprast to, kas tu jau esi darīts tajā dienā, kad tu atsaucies Kristumu. Tavs viss kristiešu ceļš ir pieaugoši saprast, kas notika tajā mirklī. Tu teici jā, Jēzum. Kas notika tajā mirklī, kad tu atdevi savu dzīvi. Viss lēnām, tas process ir, svētapšana ir vilkt šos slāņus nost ar meliem un pieredzēm un traumām un puspatiesībām. Ko tas nozīmē sekot Jēzum, ko tas nozīmē, ka Dievs ir labs tēvs, ka viņš ir uzticams. Ko tas nozīmē? Un pēdējā rakstieta, ko es noslēdzu, viņi nav slaidos, ir no Jēkaba 4:7, kur rakstīts: padodieties Dievam, stājieties pretī vēlnam, un viņš bēgs no jums. Pēc tam rakstīts: tuvojieties Dievam, viņš tuvosies jums. Primārais veids, kā tu cīnīsies ar tumsu, būs padodoties Dievam. Tas nebūs, ka tu mērķiecīgi mēģināsi fokusēties uz tumsu, bet tu pazīsti acis, ja tu tosies tam, kur tu mīli, un no turienes plūst autoritāte, no turienes plūst drošība. Un tad pēc tam tu vari skatīties acīs, jebkurai tumsai, un tums ir spiest atkāpties. Ja? Jo viņi saredz, ka tavās acīs tu esi iesakņojies Dievā. Tu nemēģini pats būt spēcīgs. Un lai Dievs mūs sargā,
ar visu, ko Dievs dara, ka mēs neuzņemtos tos sevi, ka mēs neuzņemtos to, kas ir pa mums, ka tās ir mūsu spējas, mūsu varēšana. Nē. Jo ātrāk tu padosies un teiksi, es nespēju, es nevaru, bet es mācos sakņoties tajā, kurš var un spēj. Tur plūst Kristus autoritāte, un lai Dievs mums palīdz, palīdz šajā ceļā, jo es ticu, ka arī jaunajā sezonā mums kā draudzē Dievs vēlas mūs saknot dziļākā mierā un autoritātē, un to darīt daudz vairāk kalpošanai, kā daudz no mums spēj apzināties. Bet tas nebūs tāpēc, ka mēs skrienam pēc kalpošanas, bet tāpēc, ka Dievs redz, ka Dievs var sūtīt cilvēkus pie mums. Mēs varam veselīgi viņiem kalpot. Mēs varam šos cilvēkus mīlēt nevis dēļ stāstu vai liecības, bet tāpēc, ka mēs esam droši bērni. Ja? Mēs varam droši kalpot. Un tādi man lūkšana par sevi, par mums. Un es tagad lūkšu kaut Dievs arī šodien tev ļautu dziļāk pieņemt, varbūt labāk izprast arī ar prātu, kas ir labi, bet sirdī pāri visam piedzīvot to, ko tas nozīmē, kaut mazliet vairāk. Ja tu jau esi sakoties, ka tu esi arī tēva, bērns, dēls un meita. Un kā es teicu sākumā, ja tu neesi nekad šo izvēli izdarījis, tad šis viss, ko es stāstu, var kļūt tavs stāsts. Tas viss var kļūt par tavu realitāti šodien. Ja tu, kā Jānis teica, ja tu uzņem Jēzu, ja tu atsaucies viņam. Ja? Un es tagad lūkšu, un mēs paņemsim vienkārši mirkli un ļausim Svētam garam arī klusumā darboties. Mēs ticam, mēs varam saukt, un ir vajadzīgs spēku, gan slavēt, gan saukt, bet ir mirkļi, kur klusumā Dievs mīl darboties spēcīgi, un mēs vienkārši paņemsim mirkli un lūksim, lai Svētais gars atklāj, tas, ko teica Pāvils romiešiem, lai viņš apliecina šo dievbērnības garu, lai viņš apliecina, līdzīgi kā Itālijā kristiešiem, lai viņš apliecina mums šeit Rīgā to, ka tu esi mīlēts dēls un meita. Un ja tu nekad neesi piedzīvojis to, un tu vēlies, ka šī kļūst par tavu realitāti, ka šis var būt mirklis, kur tu saki jau jā Svētajam garam, es vēlos kļūt par Dievu bērnu. Es vēlos teikt jā Jēzum. Ja? Un ka šis mirklis ir klusuma mirklis starp tevi un Dievu. Tāpēc mēs nākamies tavā priekšā. Mēs pasakamies, ka tiem, kas tevi ir uzņēmuši, gan 1. gadsimtā, gan līdz šim, tu dod mums prātam neizprotamo, līdz garam neaptveramo realitāti un šo autoritāti varu kļūt par tēva mīļotajiem bērniem. Un paldies, Dievs, ka tavu valstī plūst caur attiecībām. Paldies, ka tā nav mehāniska formula. Paldies, ka tie nav 3 augsti soļi, kas mums jāiemācās darīt. Bet paldies, ka tas ir attiecību aicinājums. Tā ir izstiept roku no personas. Un tāpēc, mēs pasakamies, Jēzu, ka aizvien šis ir patiesi par mums katru vienu. Ka tu esi devis savu autoritāti mums caur dievbērnības realitāti. Un es tev lūdzu, ka tu mums dod gan atklāsmi to saredzēt līdzīgi, kā Jēzus tu teici mācekļiem, ka svētīgs tās acis, kas to saredz. Mums lūdzos tavu atklāsmi, tavu dziļāku atklāsmi, ko tas nozīmē, Dievs. Ka mēs varam tev saukt par Aba tēvs. Varbūt 1000 reizes dzirdēt frāzi, bet Dievs, ka tu to atklāji dziļāk šodien. Un ka tu atklāji, kā caur šo Dievs tumsa bēg, kā caur šo tumsu ir spiest atkāpties. Tad, kad mēs iepazīstam tevi un caur tevi iepazīstam sevi patiesībā. Tāpēc šajā mirklī mēs lūdzam Svētais Gars runā uz mums. Jā, kungs, mēs izvēlamies klausīties. Jā, runā, kungs, uz mums. Paņemsim tagad mirkli klusumā un vienkārši ļausim, lai Svētais Gars runā.